Sveiks, uzņēmēji! Priecājamies šodien tevi redzēt mūsu kārtējā webinārā. Un šodien mēs runāsim par tavu uzņēmumu sociālajiem tīkliem kā daļu no digitālās klātbūtnes. Šodien webinārā tev būs iespēja uzzināt, kā izvēlēties vispiemērotākos sociālos tīklus tieši tavam uzņēmumam, kā veidot savu uzņēmumu komunikācijas stratēģiju dažādos sociālajos tīklos, kā arī uzzināsi gan par Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok un arī citu sociālo tīklu īpašībām, kā arī saņemsi daudz dažādus praktiskus ieteikumus no mums savu sociālo mediju pārvaldībā. Un mazliet par mums. Mani sauc Dajana Fillere. Es esmu Haize mārketinga nodaļas vadītāja un mārketingā darbojos jau vairāk nekā 6 gadus. Un kopā ar mani šo webināru vadīs arī mana kolēģe Anna Paura, kas ir digitālā mārketinga speciāliste. Un viņa tātad novadīs šī webināra otro daļu un pastāstīs jums vairāk un detalizētāk par katru no sociālajiem tīkliem atsevišķi. Un sāksim mēs šodienas tēmu ar digitālo klātbūtni, jo šī ir tā tēma, kas ir uzņēmumam svarīga. Un, principā, es pat teiktu, tas ir tāds numur 1, par ko vienmēr ir jādomā katram uzņēmumam. Un kā mēs vispār saprotam šo terminu digitālā klātbūtne? Kas tas vispār ir un kas aiz tā stāv? Un, protams, ka droši vien no visiem mūsu iepriekšējiem webināriem, ja jūs esat piedalījušies, tad zinat, ka digitālā klātbūtne nav vienkārši būšana internetā. Un bieži vien uzņēmumi, tā ir viena no viņu biežāk pieļautajām kļūdām, ka viņi domā, manam uzņēmumam ir Facebook lapa vai Instagram profils, un ar to ir pietiekami, es esmu redzams un atrodams internetā, viss mans darbs ir izdarīts. Bet realitātē digitālā klātbūtne nav tikai un vienīgi par to, vai tu esi redzams internetā, bet tas ir arī par to, kā tava mērķa auditorija, kā cilvēki tevi redz un tevi uztver. Un digitālajā mārketingā pastāv princips perception is reality, kas latviski nozīmē uztvere ir realitāte, tā pavisam vienkārši tulkojot. Un pamatā tas nozīmē, ka ja cilvēks kaut ko nesaprot, tas viņam neeksistē. Un tieši tāpat ir arī ar sociālajiem tīkliem. Ja cilvēks ienākot tavu uzņēmumu sociālajos tīklos, neuztver par tevi informāciju, tad tu priekš viņa arī nemaz neeksistē. Un patiesībā to var uztvert dažādi. Arī uzņēmumam ir dažādas nozīmes šai teorijai. Un pati svarīgākā ir tas, vai cilvēki gan sociālajos tīklos, gan arī internetā kopumā var par tavu uzņēmumu uzzināt svarīgāko informāciju. Vai klienti var saprast, ar ko tu nodarbojies, vai viņi var tev uzticēties. Un tas pirmais līmenis, vai tu vispār esi viņiem redzams, tas nozīmē, ka tu ar savu šo digitālo klātesamību, ar saviem sociālajiem tīkliem parādi, ka tu esi atrodams dažādajās platformās. Un šis ir tas posms, kad mēs saprotam, ka dažāda auditorija mēdz dažādi izmantot sociālos tīklus un arī dažādi meklēt informāciju. Mums ir jāparūpējas, lai tavs uzņēmums varētu atrasties maksimāli daudz vietās. Tātad tu būsi digitāli klātesošs un internetā tevi varēs vieglāk atrast. Tas otrais līmenis ir sapratne, kā cilvēks vispār saprot tavu uzņēmumu, saprot, ar ko tu nodarbojies. Kas ir tas pakalpojums, ko tu sniedz, kas ir tas produkts, ko tu pārdod, kur atrodas tavs veikals, vai tev vispār ir klātienes veikals, kā var pasūtīt. Cilvēks meklēs savas problēmas atrisinājumu tavos sociālajos tīklos, tavā saturā. Un, ja viņš nesapratīs, ja viņš neatradīs atbildes uz saviem jautājumiem, visticamāk, viņš izvēlēsies kādu citu konkurentu un vienkārši pametīs vai tavus sociālos tīklus, vai arī tavu mājaslapu. Un šis trešais līmenis ir tā uzticēšanās. Un patiesībā, kad cilvēks nonāk tavu uzņēmumu sociālajos tīklos, viņam uzreiz veidojās par tevi kaut kāds priekšstats, jo ar saviem sociālajiem tīkliem mēs varam radīt sajūtu par sevi, par savu uzņēmumu. Un vispār digitālajā vidē ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu, ka cilvēki nemeklē uzņēmumus vienā vietā. Mērķa auditorijas ir dažādas, cilvēkiem ir dažādas preferences, un no sociālo mēdīju mārketinga skatu punkta
Tas nozīmē, ka digitālajai klātbūtnē nav tikai viens profils vienā vietā, bet tu esi aizpildījis visu internetu ar dažādiem saviem profiliem, lai tu būtu maksimāli redzams un uztverams dažādos kanālos. Un, kad cilvēks nonāk tavu uzņēmumu sociālo tīklu profilos, viņš nezina par jūsu uzņēmumu praktiski neko. Viņš nezina jūsu ieguldījumu šajā sociālo mediju komunikācijā. Viņš nezina par jūsu produktu, par jums pašiem, par jūsu uzņēmumu. Ja gadījumā jūs neesat ļoti liels un populārs zīmols, protams, bet arī tādā gadījumā cilvēks var redzēt un zināt tikai to, ko mēs viņam īstenībā ar savām mārketinga aktivitātēm parādām. Bet patiesībā tas, ko viņš redz ekrānā tajā brīdī, vai tas ir datorā vai telefonā, tas ir tas, ko viņš uzzina par jums, nonākot jūsu uzņēmumu sociālajos tīklos. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tieši šādā veidā mēs varam radīt par sevi kaut kādu priekšstatu. Mēs varam veidot stāstus, radīt kaut kādu vīziju par sevi, nodot emociju. Un mūsdienās arvien svarīgāk ir tieši darboties ar cilvēku emocijām. Jo cilvēki paliek arvien gudrāki, viņiem vairs negribās pirkt, tāpēc, ka produkts ir labs vai tāpēc, ka produkts ir populārs, bet mums gribās pirkt, tāpēc, ka tas produkts izraisa mūsos kaut kādu emociju. Un atgriežoties pie tēmas, ka digitālā klātbūtne ir svarīga un ir jābūt maksimāli daudz vietās, ka ir jāsaprot, ka tās jūsu auditorijas var atšķirties. Padomājiet kaut vai par auditorijas vecumu. Piemēram, kāds var meklēt informāciju vai vispār ikdienā izmantot tikai Facebook profilu. Parasti tie ir cilvēki, teiksim, vecumā pēc 30 gadiem. Ja, viņi parasti izmanto arī šo Facebook savā ikdienas komunikācijā. Tātad tas nozīmē, ka jums ir jāparūpējies, lai tava uzņēmuma sociālo tīklu šajā stratēģijā būtu Facebook. Bet savukārt, varbūt, ja tava mērķa auditorija ir jaunāki cilvēki, tur sākot no 15, 16 gadiem, varbūt līdz pat 25, ir jāpieņem fakts, ka iespējams viņi Facebook nemaz nelieto ikdienā. Viņi izmantos citus sociālos tīklus. Un tev ir jāparūpējies par to, lai tu būtu tur, kur ir tava mērķa auditorija. Un arī ir ļoti svarīgi saprast to, ka cilvēki bieži vien arī neiziet ārpus savas komforta zonas. Ja es esmu pieradusi meklēt informāciju un skatīties darba laikus uzņēmumiem vai izvēlēties restorānus balstoties pēc tā, ko es redzu, piemēram, Instagramā, tad visticamāk es viņus nemeklēšu TikTokā vai es nemeklēšu viņu mājaslapās. Varbūt es pat Google neiešu viņus meklēt. Tas nozīmē, ka ja jūs kā uzņēmums būsiet tikai Google, jūs mani kā savu auditorijas daļu pazaudēsiet. Un tāpēc arī mēs visu laiku atgādinām, ka tā digitālā klātbūtne nav tikai viens profils, bet tā ir spēja būt atrodama tajās vietās, kur ir jūsu mērķa auditorija, kur ir jūsu potenciālais klients. Un, ja jums ir tikai viens profils vienā konkrētajā vietā, jūs vienkārši riskējat pazaudēt savu redzamību un riskējat neatrādīties tai mērķa auditorijas daļai, kas iespējams pat būs gatava iegādāties jūsu produktu, bet viņi vienkārši par jums neatradīs nekādu informāciju. Un virzoties tālāk, mēs jau runāsim par šo sociālo tīklu lomu jūsu uzņēmumu komunikācijā, ko tas vispār nozīmē un cik patiesībā būtiski tas viss ir. Un ir jāatcerās, ka šie sociālie tīkli ir viena no galvenajām vietām, kur cilvēkam rodas pirmais iespējas par jums, par jūsu uzņēmumu. Un sociālie tīkli vairs nav tikai informācijas kanāls, kur mēs nolasām informāciju, vai kur mēs, piemēram, veidojam reklāmas kampaņas, veicinām kaut kādu pārdošanu vai, piemēram, pieteikumus. Tā ir vieta, kur cilvēkiem tātad rodas šis pirmais iespējas, pirmās attiecības ar konkrētu uzņēmumu, konkrēto zīmolu. Vēl pat pirms mums iet kaut kādas pārdošanas vai tiešās sarunas vai kaut kāda šī komunikācija vai zvanos vai e-pastā. Respektīvi, tie sociālie tīkli ir mūsu vienīgā iespēja radīt par sevi kaut kādu sajūtu un mēģināt to cilvēku pārliecināt, ka tiešām mēs esam tie labākie, mūsu produkts ir tas, kas atrisinās viņu problēmas. Un ļoti bieži tieši šis notiek arī pirms cilvēks vispār ir pamēģinājis jūsu produktu vai pakalpojumu. Tāpēc ir ļoti būtiski viņam nodot arī šo sajūtu. Un cilvēks nonāk jūsu, piemēram, Facebook lapā vai tur X platformas kontā vai YouTube kontā. Viņš apskatās uz kopējo atmosfēru, uz to, cik daudz jums ir saturs, cik kvalitatīvs ir tas saturs, cik jums daudz ir sekotāji, kādi ir komentāri. Ja komentāri ir negatīvi, visticamāk,
uzreiz jau radīsies negatīvais iespējas par jums. Ja visas šīs lietas ir sakārtotas, nav nekāda negatīvā informācija, profils ir bagātināts ar interesantu saturu, viņam ir patīkami, teiksim, vērot jūsu saturu, visticamāk, viņš paliks kā jūsu lapas sekotājs, kas vēlāk iespējams rezultēsies arī klientā. Savukārt, ja viņš ienāks jūsu, piemēram, Instagram kontā, kur būs viens posts, kurš ir ielikts pirms 3 gadiem, visticamāk, viņš nebūs nec sekotājs, nec arī gribēs par jums iegūt vairāk citu informāciju. Lūk, un tāpēc arī ir svarīgi mums veidot attiecības ar šiem cilvēkiem, ar mūsu potenciālo klientu. Un sociālo tīklu vidē ir jāuztver katrs sekotājs, katrs profila apmeklētājs kā savs potenciālais klients. Tur mēs arī varam veidot ar viņiem kaut kādas miedarbības. Mēs varam veidot ar viņiem sarunas, diskusijas, varam viņus mudināt, aicināt uz dažādām atbildēm. Un tādā veidā mēs vairāk iesaistīsim viņus savā saturā, un iespējams vēlāk arī viņi no mums vai nu nopirks preci, vai arī būs gatavi iegādāties no mums kādu pakalpojumu. Un jāsaprot arī tas, ka tas nav tikai tāds kanāls, kur mēs ieliekam bildītes, dažkārt varam palaist arī kādu reklāmu, bet tas ir tas punkts, kur jums jūsu auditorija pārbaudīs, vai jums vispār var uzticēties. Tā ir vieta, kur cilvēks sapratīs, vai jūsu uzņēmums ir īsts, jo mūsdienās ir ļoti daudz krāpnieciski gadījumi, ļoti daudz cilvēku saskaras ar dažādiem viltus profiliem, un mēs kļūstam uzmanīgāki. Un, ja, piemēram, uzņēmumam profils ir tukšs, tad ir grūti saprast, vai jūs esat jauns uzņēmums, pavisam svaigs un vēl neesat paspējuši par sevi ielikt kaut kādu informāciju, bet iespējams jūs jau esat īstenībā viltotais profils, kuram nedrīkstēs vairāk uzticēties. Tāpēc ar savu saturu ir svarīgi nosakt šo diezgan lielu apjomu, ka cilvēks jums uzticās un jūs esat, teiksim, labs un kvalitatīvs pakalpojums sniedzējs. Kā arī, protams, sociālie tīkli nav tikai, kā jau es teicu, lai mēs ieliekam kādu video, dažkārt kādu bildīti, veidojam komunikāciju ar šo mūsu potenciālo klientu, bet arī mūsdienās tas ir tiešais klientu apkalpošanas kanāls, kur cilvēki nereti veic pasūtījumus, pierakstās uz procedūrām un uzdod dažādus jautājumus. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs varam nodrošināt sava uzņēmuma klātbūtni šajos sociālajos tīklos. Cilvēki parasti vēlās, ir veidotas dažādas aptaujas un pētījumi par šo lietu. Viņi ir norādījuši, ka viņi vēlās saņemt atbildi uz savu jautājumu ne vēlāk kā pusstundas laikā uz uzdoto jautājumu, kas nozīmē, mums ir diezgan operatīvi jāatbild uz ziņām. Ja tādas ir bijušas, savukārt, ja uz ziņām mēs neatbildam un ieraugam, ka mūsu paskastītē ir iekrituši 10 dažādi jautājumi, un mēs viņiem atbildēsim tur ar stundu vai pat vairāku dienu aizkavēšanos, mēs varam pieļaut, ka mēs principā esam gandrīz vai zaudējuši šo klientu, jo neviens tik ilgi negaidīs. Un kopumā šodien tie sociālie tīkli, kā jūs varat redzēt, apvieno dažādas funkcijas. Un mums ir jāparūpējas, lai katra no šīm funkcijām, gan informācijas iegūšana, svarīgākā informācija, mums ir jābūt profilam aizpildītam ar visiem svarīgākajiem kontaktiem, adresēm un jāatbild uz visiem klienta jautājumiem jau uzreiz. Mums ir jāveido par sevi sajūta, ka mēs esam īsts, drošs profils uzņēmums. Mums ir jānodrošina šī kvalitatīvā klienta apkalpošana. Un tas viss patiesībā notiek tikai sociālajos tīklos. Ja kādreiz šo funkciju pildīja praktiski mājaslapa vai veikals klātienē, tad uz doto brīdi to visu arī var pildīt TikTok profils, Facebook profils vai arī Instagram profils. Un runājot par to, kā vispār tu kā uzņēmums vari izvēlēties šos sociālajos tīklus, ja tu domā, ka to ir tik daudz un man ir jābūt visur, atbilde it kā ir jā. Ar šo digitālo klātbūtni mums ir jānodrošina maksimālā klātbūtne digitālajā vidē, bet patiesībā ir pāris nianses, kuras ir jāizvērtē pirms tu sāksi vērt vaļā visus iespējamos sociālo tīklu kontus un domāsi, kur tad es tagad publicēšu savu saturu. Un patiesībā ne visi sociālie tīkli derēs visiem uzņēmumiem. Un mūsdienās digitālajā vidē ir svarīgi būt redzamam, būt atrodamam, lai tavu profilu cilvēks var atlasīt jebkur, bet tas nenozīmē, ka tur ir arī jātērē laiks un saturs uz aktīvu komunikāciju visos absolūti sociālajos tīklos. Klātbūtne nozīmē sakārtotu profilu ar visu skaidru informāciju.
Mums tur ir obligāti jānorāda kontaktinformācija, kā ar jums var sazināties. Obligāti ir jānorāda arī pakalpojumu saraksts, lai cilvēkam ilgi nav jātērē savs laiks un jādomā, vai jūs sniedzat konkrētos pakalpojumus, vai viņam ir jāmeklē pakalpojumu saraksts mājaslapā. To visu laiku var saīsināt un norādīt sociālajos tīklos. Tāpat laikā arī par darba laika izmaiņām vai par adreses izmaiņām vislabāk ir paziņot arī sociālajos tīklos, jo bieži vien tā ir pirmā vieta, kur cilvēks arī šo informāciju meklēs. Nesen man pašai personīgi ir bijis gadījums, kur es vēlējos pierakstīties uz procedūru kādā no skaistumkopšanas saloniem Rīgā. Es zināju no pieredzes, ka kādreiz viņiem bija vairāki skaistumkopšanas saloni. Konkrēti viens atradās Tirdzniecības centrā Domina, kas man arī bija visērtākais. Tātad es uzreiz gāju pie viņiem uz mājaslapu, lai atrastu Dominas filiāles telefona numuru. Atnākot uz mājaslapu, es secināju, ka viņiem tagad ir parādījies online bookings, kas ir forši. Es varu tātad netērējot savu laiku, nezvanot, nevienam nerakstot, izvēlēties savu vērto laiku un pierakstīties. Uzspiežot uz šo online bookingu, sistēma parāda, ka šeit pierakstīties online nevar. Es domāju, labi, nevar. Dīvaini, ka it kā viņi piedāvā šo funkciju, bet realitātē pierakstīties uz pakalpojumu iespējas man nav. Tad es sameklēju telefona numuru konkrētai filiālei, jo mājaslapā vēl joprojām ir norādīts, ka filiāle ir darbojošā, strādājošā. Zvanu šo telefona numurs ir izslēgts. Tad es domāju, ko tad man īsti darīt? Varbūt viņi ir aizgājuši pārtraukumā, varbūt telefons izlādējies. Labi. Es atveru vaļā Instagram, jo es zinu, ka, ja es nevaru savādāk sazināties ar šo vietu, tad es principā iešu un rakstīšu viņiem Instagram ziņās. Es atveru vaļā Instagram profilu, es neatrodu absolūti nekādu informāciju par to, ka viņiem būtu kaut kas mainījies. Es eju uz ziņām, es viņiem uzrakstu, ko es vēlējos, un pretī es saņemu atbildi, ka izrādās viņu Dominas filiāle ir slēgta. Uz ko es biju ļoti pārsteigta, jo šāda informācija nebija norādīta nec mājaslapā, nec sociālajos tīklos, nec arī viņu Instagram profilā bija kaut kāda highlights ar svarīgu mapīti vai piepinots, piemēram, posts, vai, teiksim, nomainīta informācija par to, ka viņiem ir -1 filiāli. Un šādā veidā viņi principā ir zaudējuši vienu no saviem patstāvīgiem klientiem, nesakārtojot savu šo informāciju, pamatinformāciju nec mājaslapā, nec arī sociālajos tīklos. Jo par mājaslapu, diemžēl, bieži vien uzņēmumi tiešām aizmirst, jo tas ir kaut kas statisks, ko mēs vienreiz uztaisam, un tas informācijas apjoms bieži vien tur noveco, un mēs aizmirstam tur kaut ko pielabot un izlabot. Bet sociālie tīkli, ja mēs tur ikdienā publicējam saturu un esam aktīvi, tad ļoti liels lūgums, ja notiek kaut kādas izmaiņas, mainās adrese, mainās darba laiks, jūs taisaties ciet, vai taisat jaunu filiāli, mainās telefona numurs, mainās e-pasts, uzrakstiet šo informāciju savos sociālajos tīklos. Pretējā gadījumā jūs varat zaudēt klientu. Un tātad, ja runājam par šiem sociālajiem tīkliem, kā labāk jums izvēlēties vispār, kur būt, tad Facebook, kā jau mēs zinām, tas ir viens no tiem populārākajiem sociālajiem tīkliem Latvijā, un tas ir arī diezgan universāls. Principā es pat teiktu, ka ikvienam uzņēmumam ir jābūt Facebookā, jo tur ir diezgan liela auditorijas daļa, maksājoša auditorijas daļa, bet joprojām atceramies par to, ka domājam par to, kur ir jūsu mērķa auditorija. Ja jūs, piemēram, tiešām vairāk koncentrēties uz jauniešiem, tad iespējams Facebook arī jums būs liekas. Bet manā uztverē tas ir tāds diezgan standarta sociālais tīkls, kur iespējams derēs principā gandrīz vai ikvienam biznesam, ikvienam uzņēmumam. Savukārt Instagrams ir vairāk tāds mazliet ar citu novirzienu. Tur mēs varam izveidot profilu un tā tad absolūti, teiksim, palikt tur kā digitāli klātesoši, bet varbūt iespējams jums nemaz nav vērts tērēt laiku un enerģiju, lai veidotu regulāru saturu Instagramā. TikToks savukārt ir absolūti cits stāsts. Tur ir absolūti cita stratēģija, cits komunikācijas stils, un varbūt iespējams TikToks vispār nav domāts jums, bet varbūt tieši pretēji. Balstoties uz jūsu uzņēmuma mērķiem un uz jūsu mērķa auditoriju, tad varbūt tieši tikai TikToks būs tas, kas būs jūsu galvenais sociālo tīklu avots. Bet, ja mēs runājam par tādu detalizēto plānu, kā tad īsti izvēlēties tos kanālus tieši savam biznesam, tad es jums ieteiktu atbildēt uz šiem dažiem jautājumiem, kas palīdzēs jums, teiksim, sakārtot prātu un strateģiski pieiet pie šīs savas sociālo mediju komunikācijas un komunikācijas kanāla izvēles. Un patiesībā
ja jūs teiksiet, man nav laika, jo parasti regulāra satura izvietošana sociālajos tīklos prasa tiešām lielu piepūli un daudz brīvā laika, un man nav laika tur būt visur un publicēt 5 dažādos sociālajos tīklos tur katru dienu vai vismaz 3 reizes nedēļā, tad es jums absolūti piekritīšu. Un tāpēc ir svarīgi atbildēt uz šiem jautājumiem un saprast, kas ir tas manam uzņēmumam vissvarīgākais, lai jūs varētu ieguldīt kvalitatīvā saturā konkrētam vienam kanālam vai, piemēram, 2 kanāliem un gūt no tā vislielāko efektivitāti. Un pirmais jautājums ir, protams, kas ir jūsu mērķa auditorija? Saprotam, kas ir tas gala pircējs vai gala patērētājs, kurš pieņems lēmumu par to, vai, teiksim, pirkt no jums preci vai nepirkt, vai pirkt no jums pakalpojumu vai nepirkt. Un šeit ir tieši tāpat, kā es minēju par šo vecumu, ka ir jāņem vērā gan mērķa auditorijas vecuma grupa, bet ir arī jāsaprot, ko šī jūsu mērķa auditorija dara ikdienā. Kādas ir viņu intereses, kas viņiem patīk. Jums detalizēti jācenšas aprakstīt tas jūsu ideālais gala pircējs, un šādā veidā jūs varēsiet maksimāli labāk izvēlēties priekš viņa šo sociālo mediju kanālu, lai komunicētu konkrēti ar viņu. Otrs jautājums ir, kur atrodas jūsu mērķa auditorija, kādus sociālos medijus tie patērē. Varbūt viņiem patīk vairāk, teiksim, skatīties īsākus video, kas nozīmē, ka visticamāk viņi savu laiku pavadīs Instagram shortos vai Instagram reelos, YouTube shortos un TikTokā. Savukārt, varbūt jūsu auditorija, viņi vispār video nepatērē, varbūt viņi daudz lasa, tad iespējams viņiem derēs portāls X, vai varbūt viņiem derēs tas pats Facebook, varbūt Threads. Un tādā veidā jūs varēsiet saprast, kur jums tiešām ir vērts vispār ieguldīt savu laiku un resursus, lai ar šo mērķa auditoriju komunicētu. Tālāk noteikti padomājiet par jautājumu, vai, piemēram, Facebook, Instagram, LinkedIn vai jebkāds sociālo tīklu kanāls, ko jūs būsiet izvēlējušies, kādu lomu jūsu biznesam tas patiesībā spēlēs. Jo šīs lomas tās var būt dažādas. Ja jūs, piemēram, gribat vairāk pārdot, vairāk iesaisti iegūt no lietotājiem, vai jūs gribat, vairāk iegūt apmeklētājus uz savu klātienes veikalu, tad, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, jums ir skaidri jāsaprot, vai, piemēram, LinkedIn varēs jūsu uzņēmumam atvest jaunus klientus uz veikalu. Un šādā formātā padomājot par savu mērķa auditoriju, par to, kur viņi atrodas, ko viņi dara, kādas ir viņas intereses, tad jūs varēsiet saprast, vai patiesībā LinkedIn ir vajadzīgs jūsu biznesam. Varbūt tieši otrādi, varbūt jums vajag tieši LinkedIn, bet, piemēram, nevajag Instagramu. Un pēdējais jautājums, 5., uz kuru noteikti ir jāpatērē laiks un jāatrod atbilde, ir, vai konkrētais sociālais tīkls palīdzēs jums atrisināt biznesa mērķi. Jo patiesībā ko mēs vispār darām šajos sociālajos tīklos vai arī tajā pašā mājaslapā, mums ir nepieciešams izpildīt uzņēmuma mērķi. Mērķi var būt dažādi, bet ir arī svarīgi padomāt par tiem, vai mēs gribēsim vairāk saņemt zvanus, vai mēs gribēsim vairāk audzēt sekotāju skaitu. Varbūt mēs gribēsim visai Latvijai paziņot par to, cik mums ir foršs produkts. Un, lai mēs saprastu, kādu kanālu mums izvēlēties, mums ir jāsaprot arī sākotnējais biznesa mērķis. Diemžēl bieži vien cilvēki sāk no otra gala. Viņi sāk jau stāstīt un radīt savu produktu, un tad tālāk jau to reklamēt un meklēt kaut kādus veidus, kā to labāk pārdot. Bet viņi pat nepadomā, ka patiesībā kas ir tas mērķis, uz ko viņi fokusēsies. Un patiesībā tā pārdošana, teiksim, apgrozījuma palielināšana vai peļņa, tas ir tikai viens no mērķiem, kurus var aizpildīt šajos sociālajos tīklos. Jo mērķi var būt dažādi, un es arī ieteiktu nefokusēties tikai uz vienu mērķi, jo tādā veidā ir grūtāk attīstīties ilgtermiņā. Bet, ja mērķi būs vairāki, tad arī katram no šiem mērķiem var piemeklēt attiecīgo gan komunikācijas stratēģiju, gan arī savu komunikācijas kanālu. Un tālāk runājot par stratēģiju, kā tātad izveidot savam uzņēmumam veiksmīgu sociālo tīklu komunikācijas stratēģiju. Tas droši vien ir jautājums, kuru uzdod daudzi no jums. Iespējams, daudzi nemaz nezin, ka sociālajiem tīkliem ir vajadzīga sava komunikācijas stratēģija, bet pamatā, ko īsti nozīmē stratēģija? Stratēģija ir apzināta komunikācija. Un
Bieži vien tas nozīmē, ka nevis mēs vienkārši bez nekāda mērķa publicējam kaut kādus trendus, publicējam tikai publicēšanas pēc, tāpēc, ka man šodien vajag ielikt postu, es kaut ko nofotografēšu un kaut ko ielikšu. Bet stratēģija nozīmē apzinātu komunikāciju, kur katram postam, katram ierakstam, katram video ir savs mērķis, un katram ir loma jūsu uzņēmuma komunikācijā ar auditoriju. Un tātad pirmais solis, lai izveidotu veiksmīgu stratēģiju komunikācijai, ir definēt komunikācijas lomu, nevis saturu. Tātad pirms mēs vispār sākam domāt par postiem, kādus postus mēs liksim, kādus video mēs liksim, cik daudz mēs gribam publicēt saturu, atkal jau ir jāatbild uz dažiem jautājumiem, ko mēs vispār gribam ar šiem postiem izdarīt. Ja mēs gribēsim piesaistīt jaunus klientus, tas nozīmē, ka mēs nevaram katru dienu, 5 reizes dienā publicēt vienu un to pašu saturu. Nopērc no manis, piesakies pie manis uz konsultāciju, piesakies pie manis uz procedūru. Šī nav vairāk stratēģija, un šāda pieeja arī, diemžēl, nestrādās. Nākamais jautājums, par kuru ir jāpadomā, ir, protams, vai mēs ar savu saturu veidosim uzticību. Jo tas ir viens no galvenajiem faktoriem, ko vispār sociālajie tīkli priekš uzņēmuma dara. Viņi veido saikni un uzticību ar jūsu mērķa auditoriju. Tie arī skaidro pakalpojumu. Ja, piemēram, jums ir skaidrs savs produkts no A līdz Z, jūs to pārzinat. Kā arī par pakalpojumiem. Jums ir skaidri vienmēr saprotams, kas ir tas, ko jūs sniedzat, cik tas maksā. Bet padomājiet jūsu mērķa auditorijas skatu punkta. Viņi visticamāk par jums neko nezina vai zina minimāli. Viņi mēdz uzdot dažādus jautājumus, tāpēc mēģiniet uz šiem jautājumiem atbildēt jau ar savu komunikāciju. Tātad savā saturā mums ir jāiekļauj pakalpojumu vai produkta paskaidrojums. Vai tā ir cenu lapa, vai tas ir kaut kāds procesa apraksts pa punktiem, ko klients saņems iegādājoties šo pakalpojumu vai preci. To visu var iekļaut šajā komunikācijas stratēģijā, un ticiet man, tas atvieglos gan jūsu laiku, jums nevajadzēs tērēt laiku, lai atbildot uz šiem jautājumiem, gan arī lietotājiem uzreiz būs skaidrs, kas ir tas, ko jūs viņam piedāvājat. Arī ar šo saturu mēs varam uzturēt attiecības, bet kā mēs tās uzturēsim? Ja mēs katru dienu publicēsim un teiksim, mēs vienkārši esam kvalitatīvi, mēs esam forši, mums ir labs produkts, šādi mēs attiecības nevaram ar viņiem izveidot. Mums ir regulāri jāmudina cilvēkus, mūsu lietotājus, sekotājus iesaistīties ar mūsu saturu, sūtīt mums atsauksmes, stāstīt mums savus pieredžu stāstus. Tādā veidā jūs arī šīs attiecības ar viņiem būvēsiet. Varbūt mēs gribam ar saturu visu minēto nosakt, kas patiesībā arī ir pats labākais strateģiskais virziens. Mums ar saturu ir jāspēj atbildēt uz visiem šiem minētajiem jautājumiem. Tad mums klientam jau ir jāiedod palielam ar mūsu sociālajiem tīkliem atbildes uz visiem šiem jautājumiem, tad arī visa komunikācijas stratēģija būs nosakta, un jums ar sociālajiem tīkliem rezultāti tikai uzlabosies. Nākamais solis ir ar savu saturu runāt no klienta situācijas, nevis no uzņēmuma pozīcijas. Ko tas īsti nozīmē? Tad, kad cilvēks nonāk sociālajos tīklos, parasti tas ir izklaides nolūkos vai laika tērēšanas nolūkos, bet mēs nekad šajā brīdī nedomājam par konkrētu uzņēmumu. Mēs vienmēr šajā brīdī, kad mēs ieejam vai nu Instagramā, vai nu TikTokā, vai nu Facebookā, mēs jebkurā gadījumā domājam par kaut kādām savām vajadzībām, par savām problēmām un meklējam zemapziņā šo problēmu risinājumu. Un tad, kad jūs ar šo saturu nemitīgi runājat tikai par jums, tikai par sevi, tikai par savu uzņēmumu, par savu produktu, kaut kādā brīdī tā auditorijai paliek garlaicīgi. Cilvēks patiesībā jūsu saturā mēģinās atrast atbildi uz savām problēmām, mēģinās atrisināt savas šaubas un mēģinās piepildīt savas vēlmes. Un pareizi veidots saturs nosaks visas šīs jomas, un tādā veidā jau viņš dabiski vēlēsies no jums nopirkt preci un nopirkt pakalpojumu. Un veidojot saturu šādā formātā, šis saturs būs daudz efektīvāks, un arī atgriezeniskā saite no šīs komunikācijas būs daudzreiz lielāka. Jūs redzēsiet, ka jums pieaug piemēram, organiskie apmeklējumi mājaslapai vai organiskie pirkumi, ka jums mazāk budžeta būs jātērē reklāmas kampaņās, lai, piemēram, preci pārdotu, bet jūs jau šo pārdošanu varēsiet veikt caur savu saturu, caur postiem. Un stratēģija sākas tajā brīdī, tad, kad principā saturs atbild uz visiem šiem jautājumiem.
Trešais solis ir sadalīt šo saturu skaidrās lomās. Mēs nevaram ar vienu postu atbildēt uz absolūti visiem iepriekšējā slaidā redzētiem jautājumiem. Uzņēmumam ir jāsaprot, ka saturam ir jābūt skaidram, un mēs nevaram uzreiz, teiksim, vienā dienā nopublicēt 3, piemēram, postus un domāt, nu viss, tagad es esmu nosedzis visas jomas, visas tēmas, tagad mana stratēģija šeit ir beigusies. Patiesībā tas ir jādara regulāri. Tas ir arī jāatkārto, jo cilvēks nonākot, piemēram, jūsu Instagram profilā, visticamāk nepatīs zemāk par pāris šiem postiem. Nu, ja jūs esat kaut kādu informāciju likuši pirms 3 mēnešiem, visticamāk to var atkārtot, vai arī, ja jūs esat par sevi, par savu produktu stāstījuši tikko dibinot šos sociālos tīklus, tad visticamāk neviens arī vairāk to postu nekad dzīvē neredzēs. Tāpēc jūsu gadījumā, jūsu komunikācijas stratēģijā noteikti ir jāiekļauj gan šis skaidrojošais saturs, ko jūs darat, kas ir jūsu produkts, tā lai bez nekādiem liekiem jautājumiem cilvēks saprastu, ko viņš var iegūt, iegādājoties no jums kādu preci vai nākot pie jums uz pakalpojumu. Vai, piemēram, ja mēs ierakstam mūsu Instagram profilā, ka mēs sniedzam masāžas pakalpojumus, tad kādu masāžu? Vai es nākšu un es saņemšu muguras masāžu, vai es saņemšu arī galvas masāžu, vai es saņemšu visu pilna ķermeņa masāžu? Un, uz šiem jautājumiem vislabāk ir atbildēt tieši ar saturu. Protams, ka arī mums ir jāveido uzticība. Un šeit ir bieži vien tāds saturs, kur mēs varam redzēt klientu atsauksmes, pieredzes stāstus, uzņēmuma aizkulises, reālus cilvēkus, kā notiek bizness. Tas ir arī viens no tādiem trendiem, kas uz doto brīdi ļoti labi strādā. Cilvēkiem patīk skatīties, kas ir aiz uzņēmuma. Un šādā veidā mēs arī būvēsim ar viņu uzticību. Un ar laiku viņš jau vēlēsies kļūt par mūsu lojālu klientu. Kā arī šis iesaistošais saturs ir ļoti, ļoti svarīgs, jo patiesībā mēs gribam arī kaut ko dabūt no šī satura. Mēs gribam vai nu pārdot, vai nu gūt kaut kādu arī peļņu, apgrozījumu un vispār, teiksim, attīstīties. Tāpēc šis iesaistošais saturs ir, es teiktu, saturs, kurā ir vērts ieguldīties un vairāk plānot un padomāt, kā mēs varam potenciālo klientu mudināt no mums pirkt vai pieteikties pakalpojumam tā, lai tas neizskatītos kā tukša reklāma, jo, ja tas būs vienkārši ziņojums par kur ir mana prece pērts manā internetu veikalā, tas, diemžēl, 2026. gadā šāda stratēģija arī nestrādās. Un, protams, arī piedāvājumu saturam ir jābūt, jo, ja mēs klientam nemitīgi rādam, cik foršs mums ir produkts vai pakalpojums, galu galā mēs arī gribam, lai tas to iegādājās. Un, ja mēs komunikācijā viņam nestāstīsim, kur viņš var nopirkt, kā šis process var notikt, kā var pieteikties pakalpojumam, kur to pakalpojumu saņemt, tad cilvēks vienkārši arī viņu neizmantos. Un, ja trūkst kāda no šīm lomām, komunikācija kļūst nepilnīga. Un šīs visas lomas var sadalīt arī dažādās kategorijās un veidot arī satura kalendāru tā, lai tas atbildētu uz arī visiem šiem jautājumiem. 4. solis ir izvēlēties šo pareizo platformu. Izmantojiet tos jautājumus, par kuriem mēs runājām dažus slaidus atpakaļ. Saprotam, kurš no sociālajiem tīkliem derēs jūsu uzņēmumam vislabāk. Un arī fokusējamies tādā gadījumā uz vienu vai 2 sociālajiem tīkliem vienlaicīgi, tā lai tā komunikācija būtu maksimāli kvalitatīva, tā lai mēs varētu nosakt visas šīs tēmas, par kurām es stāstīju iepriekšējā slaidā, un lai mēs varētu šo komunikāciju padarīt maksimāli efektīvāku. Un stratēģija nozīmē nevis vienkārši nokopēt visus postus un publicēt visos sociālajos tīklos vienlaicīgi, bet mēs katru saturu pielāgojam un izvērtējam, vai vispār šāds saturs būs atbilstošs katram no sociālajiem tīkliem. Piemērs vienkārši, ja mēs Facebookā varam ielikt garu rakstu vai, piemēram, kaut kādu diskusiju izraisošu rakstu, tad diez vai mēs viņu nokopēsim un publicēsim arī TikTokā, jo mēs saprotam, ka TikToks ir mazliet citādāka platforma un šāds rakstiskais saturs tur nestrādās. Un 5. solis ir, protams, koncentrēties uz satura regularitāti. Tieši tāpat kā mana kolēģe Anna iepriekšējā webinārā stāstīja par to, ka ir svarīgi arī bieži izmantot šos sociālos tīklus un svarīgi to darīt regulāri. Un algoritms dod priekšroku stabiliem sociālo mediju kontiem un paredzamiem kontiem, nevis tiem, kas, piemēram, ienāk,
tur reizi 3 mēnešos kaut ko ieliek, un tad atkal pazūd uz kaut kādu laiku. Tādā veidā jūs nevarēsiet iegūt maksimālo rezultātu no savu sociālo mediju stratēģijas, ja jūs turpināsiet komunikāciju vest šādā stilā. Labāk ir 2 kvalitatīvi posti nedēļā, nekā, piemēram, 7 haotiski ieraksti mēnesī, un tad mēs atkal pazūdam. Tātad atceramies, ka konsekvence šajā gadījumā ir uzticība, un arī algoritmi jūs novērtēs daudz labāk. Un runājot par mērījumiem, kas ir tātad vissvarīgākais? Ja mēs izpildām katru no šiem punktiem, par kuriem es stāstīju iepriekš, kas ir tie rādītāji, uz kuriem ir vērts skatīties? Un atbilde īstenībā ir pavisam vienkārša. Sekotāju skaits vairs nav svarīgs. Ar to es varu jūs nomierināt. Citi noteikti domās, man tur Instagramā ir 100 sekotāji, kāda jēga man ir veidot saturu, bet patiesībā jau ilgu laiku sekotāju skaitam nav nozīmes. Un arī šogad šis rādītājs nav galvenais, jo galvenais ir mums nevis piesaistīt sekotājus, kas vienkārši var būt, vai nu tie var būt kaut kādi boti, vai nu tie būs cilvēki, kas absolūti nekļūs arī par mūsu klientiem. Bet mums ir svarīgi iegūt no viņiem uzticamību un iesaistīt viņus mūsu saturā. Tāpēc varam aizmirst par konkursiem. Konkursi var nebūt galvenais jūsu komunikācijas stratēģijas elements, jo bieži vien kādreiz bija uzskats, ka, ja mēs nezinām, ko ielikt, mēs ieliekam konkursu, savācam ātri laikus, šērus, komentārus, savācam sekotājus, un tad mēs pazūdam no sociālajiem tīkliem. Mēs iegūstam kaudzi ar sekotājiem, kuriem absolūti neinteresē, kas ir mūsu produkts, ko mēs darām. Viņi arī iespējams nekad nekļūs par mūsu klientiem, jo viņi tikai piedalās konkursos, un ar to arī beidzās mūsu sociālā tīklu komunikācijas stratēģija. Patiesībā svarīga ir auditorijas iesaiste. Tātad svarīgs ir saturs, lai mēs varētu auditoriju ar to iesaistīt. Un svarīgākie rādītāji, kam ir noteikti jāpievērš uzmanība, ir komentāri, privāto ziņu, jeb vēstuļu skaits, satura pārsūtīšana draugiem, jeb šī dalīšanās, saglabāšana un arī klikšķi, kas ved, piemēram, uz mājaslapu vai pieteikumu formu. Un visi šie svarīgākie iesaistes rādītāji jums ir jāiekļauj savā saturā. Aiciniet lietotājus komentēt, prasiet viņiem viedokli, aiciniet viņiem rakstīt sev ziņas. Ja jūs izmantojat, piemēram, Facebook vai Instagram story komunikācijas formātu, tur ir pieejami daudz un dažādi stikeri, jeb šīs aktivitāšu uzlīmes, veidojiet polus, veidojiet diskusijas, veidojiet jautājumu un atbilžu sadaļas. Šādā veidā jūs veidosiet ar savu auditoriju autentisku, teiksim, šo miedarbību. Pat ja viņš vēl nekad nav bijis jūsu klients, viņš nekad dzīvē nav turējis vēl jūsu produktu, viņam jau radīsies priekšstats un jums veidosies savstarpējās attiecības. Un ticiet man, pēc šādām nostiprinātām savstarpējām attiecībām visticamāk šis klients, kas galu galā no jums arī šo preci iegādāsies, pēc šāda kvalitatīva satura būs jūsu lojālais klients. Lūk, tāpēc tas ir arī ļoti, ļoti būtiski sekot līdzi šiem datiem un neaudzēt mākslīgi sekotāju skaitu saviem sociālajiem tīkliem, bet vairāk fokusēties tieši uz kvalitatīvu saturu un uz šo rādītāju izaugsmi. Tālāk es nodošu vārdu savai kolēģei Annai Paurai-Cinovskai, kura jums pastāstīs par katru platformu atsevišķi. Paldies, Diana, par vērtīgo informāciju. Es esmu Anna Paura-Cinovska, digitālā mārketinga un satura speciāliste. Un šajā webināra daļā es pastāstīšu padziļinātāk par populārākajām sociālā tīkla platformām, kādu saturu tur veidot un kādu tieši platformu izvēlēties tieši tavam uzņēmumam. Kā pirmo platformu vēlos jums pasniegt un pastāstīt par Facebooku. Facebooks, kā jau Diana arī minēja, ir viens no populārākajiem sociālajiem tīkliem Latvijā. Tur mērķa auditorija ir no 25 līdz pat 60 plus vecuma grupā. Manuprāt, Facebooks ir kā tāda zelta vizītkarte, jebkuram uzņēmumam vajadzētu būt Facebook tīklā, jo Facebookā, manuprāt, Facebookā jābūt gan e-komercijas uzņēmumiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem. Facebooks pēdējo 5 līdz 10 gadu laikā ir mainījies nedaudz. Mūsdienās Facebooks vairāk nav platforma, kur pietiek ielikt vienu postu
reizi 3 mēnešos un gaidīt kaut kādus rezultātus. Auditorija sagaida, kad uzņēmums ir aktīvs, kas veido interaktīvu, iesaistošu saturu. Tādā veidā arī uzņēmumi veido šo saikni ar savu auditoriju. Facebook ir piemērots gan e-komercijas uzņēmumiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem. Nav obligāti būt internetu veikalam, lai būtu Facebookā. Ja jūs esat arī skaistumkopšanas salons vai jūs esat atslēdznieks, jums Facebook ir ļoti noderīga platforma, jo Facebookā klienti var atstāt gan atsauksmes, jūs varat norādīt savu darba laiku, atrašanās vietu. Šī ir kā tāda vizītkarte sociālajos tīklos. Runājot par vizītkartēm, es gribu parunāt īpaši par Facebook profilu veidiem. Tātad, strādājot mārketinga aģentūrā, es esmu saskārusies ar tādu fenomenu vai problēmu, kad ļoti bieži uzņēmumiem nav pareizi izveidota uzņēmuma lapa. Es esmu saskārusies ar uzņēmumiem, kas sevi Facebookā pasniedz kā grupu vai kā personīgo profilu. Šajā brīdī es gribu parādīt, kā tieši atšķirās šie 3 formāti un kāpēc ir tik svarīgi, ka jūsu uzņēmumam ir Facebook lapa, nevis pārējās 2 iespējamās profilu opcijas. Tātad Facebook profils, tas ir privātpersonām. Tas ir mans personīgais profils, kur es lieku bildes no savas ikdienas vai rakstu postus savā vārdā. Tātad arī personīgiem profilam ir draugu limits, kas ir 5000. Nav paredzēts uzņēmējdarbībai, kā es minēju, un es arī nevaru no sava personīgā profila aktivizēt meta reklāmas kampaņas, kas ir Instagram un Facebook. Tad ir Facebook grupa. Tas ir domāts kā kopienām, diskusijām. Ja jūsu uzņēmumam ir Facebook grupa, bet nav oficiāla Facebook lapa, jūs neradat uzticību savam potenciālajam klientam. Arī, ja jūsu uzņēmumam ir Facebook grupa, jūsu uzņēmumu ir grūtāk atrast Facebookā vai pat Google meklētājā. Un, ja jūsu grupa ir slēgta, jūsu saturu neredzēs auditorija, kas ir ārpus jūsu grupas, kas nav pieteikusies šajā grupā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūsu uzņēmumam ir Facebook lapa. Tātad ar šo lapu mēs varam likt postus, likt video, veidot reklāmas kampaņas, redzēt statistikas gan organiskajam saturam, gan arī reklāmas kampaņām. Ja jums ir Facebook lapa, klienti var atstāt jums atsauksmes, jūs varat norādīt savu uzņēmuma adresi, norādīt darba laikus, un vienkārši Facebook lapa rada uzticību potenciāliem klientam. Runājot par uzticību klientam, es vēlos padalīties ar pāris padomēm tieši uzņēmumiem saistībā ar satura veidošanu Facebookā. Tad vajag aizmirst domu, ka Facebook ir kā sludinājuma dēlis. Tā nav. Jums ir jāveido saturs, kad jūs iepazīstināt ar savu uzņēmumu vai savu produktu vai savu pakalpojumu ar auditoriju. Nevis vienkārši veidojat publikāciju, kad, hei, mums ir atlaide, nākat un pērkat. Tas neuzrunās auditoriju, jūs neveidosiet attiecības ar savu auditoriju, jūs neradīsiet kādu uzticības sajūtu. Gribu arī īpaši uzsvērt to, ka nav būtiski publicēt Facebookā organisko saturu katru dienu. Tas ir pagājis etaps, tas vairāk nav aktuāli. Ir svarīgi publicēt saturu, kas ir aktuāls, kas ir interesants, kas uzrunās jūsu auditoriju. Nevis ielikt vienkārši bildi Facebookā un gaidīt kaut kādu reakciju no jūsu auditorijas, vai kā auditorija iesaistīsies ar šo saturu. Es ļoti daudz runāju tieši par Facebook organisko saturu, bet es vēlos jums atgādināt, ka Facebook tomēr arī ir uzņēmums. Facebook mērķis tomēr ir arī nopelnīt naudu. Tāpēc Facebookam ir izveidoti pāris ierobežojumi, ka, piemēram, jūsu saturu redz tikai 2% no jūsu lapas sekotājiem. Tāpēc mans ieteikums, varbūt, ja jums nav milzīgs reklāmas budžets, bet tomēr minimāli vismaz veidot kaut kādas reklāmas kampaņas. Protams, es kā mārketinga speciālists jums neiesaku veidot Facebook posta būstus, bet veidot reālas profesionālas kampaņas. Bet
Viss ir atkarīgs no jūsu iespējām, no jūsu budžetiem. Bet, jā, Facebook jūsu organisko saturu jūsu sekotājiem rāda tikai, no jūsu sekotājiem rāda tikai 2%. Tāpēc ir ļoti svarīgi veidot tādu saturu, ar ko jūsu sekotāji dalīsies tālāk vai pārsūtīs saviem draugiem. Tādā veidā jūs tiekat ārā no savu sekotāju loka, sasniedzot arī jaunu auditoriju. Runājot par saturu, es esmu sagatavojis arī pāris satura ieteikumus Facebookam. Šie ir tādi pozitīvie Facebook posta piemēri, ko es esmu jums te sagatavojusi. Bet viens no satura veidiem ir aktualitāšu posts. Foto no darba procesa, vai no aizkulisēm, vai no jūsu oficiāla, vai nav obligāti foto, var arī video veidot, kā jums paiet ikdiena jūsu oficiālā vai jūsu uzņēmumā. Tas rada autentiskumu sajūtu, tas rada to, ka aiz šīs Facebook lapas ir reāli cilvēki un rada to uzticību, kas ir tik šausmīgi svarīga šobrīd. Nākamais satura veids, ko es ieteiktu pamēģināt jūsu Facebook komunikācijā, ir ieteikumi, noderīgi padomi. Piemēram, infografikas. Šo mēs esam ieviesuši arī savā Facebook komunikācijā, ne tikai Facebookā. Mēs veidojam interesantas infografikas ar statistikām, kas ir interesantas ne tikai, piemēram, nozares pārstāvjiem, kas strādā ar mārketingu, bet arī vienkārši mūsu klientiem. Kaut kādas padomus viņiem dodam, kādu saturu veidot vai, piemēram, kādu saturu neveidot. Tad noteikti ļoti svarīgi ir klientu atsauksmes. Par šo es arī runāju iepriekšējā webinārā par 2026. Gada mārketinga trendiem. Tās ir klientu atsauksmes. Jo mūsdienās ir ļoti liela satura pārbagātība, un mēs gribam izcelties kā uzņēmums. Un ja mums ir daudz pozitīvu pieredzes stāstu, ja mēs ar viņiem dalāmies, tad tas nozīmē, ka mēs darām kaut ko pareizi. Tas nozīmē, ka mēs tādā veidā arī varam piesaistīt nākamos potenciālos klientus. Tad tie var būt citāti no kādas rakstiskas atsauksmes, tie var būt klientu stāsti video formātā. Un nākamais satura veids ir jautājums auditorijai. Šis veicina tieši auditorijas iesaistes. Varbūt, ka jūs ieliekat savu produkta bildi un divus dažādus variantus, un jūs prasat savai auditorijai, kādu iepakojumu jūs labāk vēlētos, vai kāds produkts no mūsu sortimenta jums visvairāk patīk. Šādā veidā mēs veicinām vienkārši to auditorijas iesaisti, kas nozīmē komentāri, šēri, saglabāšanu posta, kas ir tik ļoti svarīgi. Tas ir mūsu mērķis tieši Facebook platformā, kad mēs gūstam to auditorijas iesaisti. Un šeit es sagatavoju pāris ne tik pozitīvus Facebook posta piemērus. Viens no tiem galvenākajiem, svarīgākajiem posta piemēriem, kas nav tik pozitīvi, ir veidot vienkārši reklāmu kā organisko saturu. Pēc tagad akcija tikai šodien. Jā, šie ir labi saukļi, ja tā ir reklāmas kampaņa, bet nevis organiskais saturs. Tāpēc ir ļoti svarīgi atšķirt, kad mēs runājam par organisko saturu un kad mēs runājam par reālu reklāmas kampaņu. Jo reālā reklāmas kampaņā, jā, šie saukļi der, jo mēs mēģinām uzrunāt auditoriju, iegādāties vai pierakstīties pie mums, bet ne ar organisko saturu. Vēl viens ļoti svarīgs negatīvais Facebook posta piemērs ir teksts bez vizuāļa. Šobrīd auditorija ir palikusi diezgan slinka, ja es tā varu teikt. Un, ja mēs ieliksim milzīgu teksta blāķi Facebookā, es jums varu garantēt, kad izlasīs varbūt viens cilvēks, un tas būs arī viss. Jūs būsiet patērējis laiku, lai viņu uzrakstītu, un no tā nebūs nekāda atgriezeniskā saite vai ieguvuma jūsu uzņēmumam. Kā arī, ja mēs runājam par lielu teksta blāķi, pretstats tam ir tukšs posts, ielikt vienkārši vienu teikumu: labdien visiem, vai sveiki visiem, mēs esam Facebookā. Tas vispār nerada nekādu iesaisti no auditorijas, nav vispār nekāda vērtība šim postam. Un arī neregulāra publicēšanās. Tas nozīmē, ja
Jūs tagad pēc šī webināra nostīšanās esat saņēmušies un apņēmušies Facebookā būt aktīvi, un tad jūs visu šo nedēļu publicējat katru dienu pa postiem, un tad jūs atkal pazūdat uz pusgadu. Tas vispār nerada nekādu auditorijas iesaisti. Jā, jūs esat aktīvi, bet tad jūs atkal pazūdat. Auditorija nesaprot, vai jūs esat aktīvi, neesat aktīvi. Mans ieteikums laikam būtu veidot kvalitatīvu saturu, bet publicēties vienu reizi nedēļā vai divreiz nedēļā, bet to darīt regulāri. Vēlams, ka jūs veidojat kaut kādu grafiku, ka jūs to darat konkrēti. Piemēram, katru trešdienu jūs ieliekat vienu postu, un tad jūs arī statistikā varat apskatīties, vai trešdiena, 11. ir labs laiks jūsu auditorijai, lai publicētu Facebook postus. Varbūt jūs sapratīsiet, ka nē, tas ir par agru, tāpēc es likšu piekdienās 5. pēc darba laikiem. Tāpēc ir svarīgi testēt lietas, un to es arī gribu pateikt par visām platformām, par ko mēs šodien runāsim. Ir testēt, mēģināt skatīties, kas vislabāk strādā tieši jūsu auditorijai. Nākamā platforma, par ko es gribu parunāt, ir tieši Instagrams. Ja Facebooks var būt tāds nedaudz statisks dažkārt, jo nevienmēr tur vajag publicēt video, vai nevienmēr tur vajag publicēt kaut kādus super sarežģītus vizuālos materiālus, tad Instagrams ir tā platforma, kas veido zīmola tēlu un rada tās emocijas auditorijai. Instagrams šobrīd ir viens no spēcīgākajiem sociālajiem tīkliem, kur veido tieši jūsu uzņēmuma vizuālo tēlu, jo Instagrams ir tik ļoti vizuāla platforma. Mēs Instagramā neliksim milzīgus teksta blokus ar vienu mazu bildīti. Tas vispār nav Instagrama kā platformas mērķis. Mūsu mērķis ir veidot to vizuālo identitāti savam uzņēmumam un kā mēs gribam, lai auditorija mūs uztver. Vai mēs gribam, lai auditorija mūs uztver kā mazo mājas uzņēmumu. Es esmu viens pats darbinieks, es mājās strādāju, tad es arī publicēju šāda veida saturu Instagramā, ko es arī nododu savai auditorijai. Es esmu liels, milzīgs uzņēmums, korporācija ar 100 cilvēkiem, tātad es lieku bildes un video no oficiāla dzīves ar darbiniekiem. Mēs veidojam tātad savu uzņēmumu vizuālo tēlu. Ļoti svarīgi, ko es gribu piebilst par Instagram, ir to, ka mēs veidojam vienotu saturu. Mēs pieturamies varbūt ne gluži pie vienām tām pašām krāsām, bet vienāds vizuālais tēls. Arī tā komunikācija, kā mēs runājam ar savu auditoriju Instagramā, ir vienota. Mēs nevaram vienu postu sākt ar labdien, un nākamo postu sākt jau ar čau. Mēs vienkārši liekam auditorijai samulst, jo mēs nesaprotam, auditorija nesaprot, kāds ir tonis šī uzņēmuma. Tāpēc ļoti svarīgi, pirms mēs sākam Instagramā publicēt saturu, ka mēs saprotam, tātad, kas ir mūsu auditorija, kāds ir mērķis no šī un kāds tad ir tas mūsu zīmola tēls, ko mēs gribam, lai auditorija redz. Ja Facebook es saucu kā zelta vizītkarte, kas visiem uzņēmumiem ir tik svarīga, tad Instagrams ir kā tāda vizuālā vizītkarte. Tas ir tas, kā auditorija mūs redz sociālajā vidē, digitālajā vidē, kā mēs izskatāmies, kā mēs gribam, lai mūs redz. Svarīgi saprast, ka Instagrams vairs nav tikai par bildītēm, par statiskiem baneriem. Šobrīd Instagramā ir ļoti populāri, un arī mēs redzam pēc statistikas, kad ļoti veiksmīgi ir tieši reels video. Tad es arī iesaku visiem uzņēmumiem, kas ir izvēlējušies Instagram kā savu digitālo kanālu, sākt publicēt tieši video saturu. Tam nav jābūt kaut kādam super sarežģītam video ar 10 stundu apstrādi. Tas var būt arī vienkāršs video, bet kad viņš ir kvalitatīvs, auditorija saprot, un ka mēs tomēr pieturamies pie savas vizuālās identitātes. Tieši tāpat kā Facebookā, Instagramā arī ir 3 profilu formāti. Tad viens ir personīgais profils, viens ir creator profils un viens ir biznesa profils. Profilu sadalījumi un tie iegumi ir ļoti līdzīgi tāpat kā Facebookā. Personīgais profils strādā tieši tāpat kā Facebook personīgais profils, tātad individuāls, tas ir mans profils, es lieku savas bildes, savus video no savas ikdienas, ko es vēlos publicēt savā vārdā. Ja es esmu uzņēmējs un es gribu sākt publicēt saturu
savu uzņēmumu vārdā, es to nekad nedarīšu no sava privātā profila, jo ir ļoti ierobežotas iespējas, ko es varu izdarīt no sava personīgā profila. Es neredzu statistikas nekādas. Es nevaru izveidot kontaktpogu, kā piemēram zvanīt tagad, vai rakstīt e-pastu, vai apmeklēt manu mājaslapu. To visu mēs varam izdarīt biznesa profilā. Ar ko atšķirās creator profils no biznesa profila? Tas ir Creator profils ir personīgiem zīmoliem. Piemēram, es kā Anna Paurcinovska, kā mārketinga speciālists, es veidotu creator profilu, bet ja es kā Anna Paurcinovska veidotu mājās sveces, es taisītu savam sveču uzņēmumam atsevišķu biznesa profilu. Tātad mēs nemiksējam kopā. Ja pat mēs nodarbojamies ar dažādām lietām, mēs veidojam atsevišķus dažādus kanālus, jo katram no šiem zīmoliem, no personīgā zīmola vai no uzņēmuma zīmola, tad ir atšķirīgas vizuālās identitātes. Arī svarīgi atcerēties, biznesa profils no personīgā profila atšķirās tieši tāpat kā Facebookā, kad no personīgā profila mēs nevaram veidot reklāmas kampaņas, mēs neradām to profesionālo uzticību. Ļoti aktuāls jautājums no uzņēmumiem parasti ir, vai man vajag Instagram kontu. Mana īsā atbilde ir: nē, ne visiem uzņēmumiem vajag Instagram kontu. Piemēram, ja jūs esat atslēdznieks, vai tiešām jums vajag Instagram kontu? Loģiski, jums nevajag Instagram kontu. Jums vajag labi izstrādātu, aktīvu Facebook lapu, jo es personīgi nekad neietu Instagramā meklēt atslēdznieku. Bet tas ir ļoti atkarīgs no kādā nozarē jūs esat, ar ko jūs nodarbojaties, ar kādu e-komerciju jūs nodarbojaties, ar kādu pakalpojumu sniegšanu jūs nodarbojaties. Tad tas viss ir pielāgojums. Instagram auditorija gan ir nedaudz atšķirīgāka nekā, piemēram, Facebookā. Instagram auditorija no 18 parasti līdz 45 vecuma grupai aptuveni tā. Tāpēc arī, kā Diana minēja, katrai platformai ir sava attiecīgā auditorija. Jums jāsaprot, kādu auditoriju jūs vēlaties sasniegt, un pēc tā arī ir jāizvēlās, kādu sociālo tīklu profilu mēs veidojam. Vai mēs veidojam pilnībā visus sociālos tīklus, vai pilnībā visos ir mūsu auditorija, vai mēs izvēlamies tikai tos, kur reāli ir mūsu auditorija. Lietotāji Instagramā parasti meklē tieši iedvesmas, bildes un mazāk kaut kādas tehniskās informācijas. Tāpēc vajag to ņemt vērā, veidojot Instagram profilu. Arī kāpēc ir svarīgi veidot tieši Instagram Reels saturu, jo Instagram Reels saturs ne tikai rādās jūsu profilā, viņš rādās arī Explore lapā, viņš rādās arī Reels sadaļā, kas nozīmē, ka mēs varam tikt ārā no tā sava sekotāju burbuļa, jo mēs veidojam saturu, kas ir interesants vai kas ir estētisks. Jo interesantāks, jo labāks ir šis saturs, jo lielākie iespēja, kad auditorija viņu skatīsies un ar viņu iesaistīsies, kas nozīmē, algoritms sāk šo saturu celt uz augšu un rādīt pēc iespējas lielākai cilvēku grupai. Tāpēc ir svarīgi piedomāt, kādu tieši saturu mēs veidojam. Runājot par video saturu, TikToks, protams, aktuālais jautājums šobrīd ir, vai tas ir vienkārši trends, vai tas jau ir nozares standarts. Mana atbilde ir, tas jau ir kļuvis par nozares standartu. Tāpēc, kad es zinu, ka ļoti daudzi uzņēmēji domā, ka TikTokā taču ir tikai bērni, viņi publicē tikai dejošanas video, taču TikTokā nav mana auditorija, un es pilnīgi un totāli tam nepiekrītu. Pēc visiem statistikas datiem, ko mēs esam apkopojuši un ko mēs esam skatījušies arī no mūsu klientiem, TikTokā ir ļoti plaša auditorija. Jā, izteiktāk varbūt tas ir no 16 līdz 40 gadu vecumam, bet, ja jūs nodarbojaties ar e-komerciju vai arī pakalpojumu sniegšanu, es domāju, ka jums ir jābūt TikTokā. Bet viss ir atkarīgs no jūsu iespējām, vai jūs spējat ražot pietiekami kvalitatīvu un interesantu saturu. Tā kā šeit ir nedaudz jaunāka auditorija nekā pārējās platformās, ir ļoti svarīgi veidot saturu, kas ir dinamisks, kas ir īss un konkrēts, lai veidot to auditorijas iesaisti. Tieši tāpat kā visās pārējās platformās, arī TikTokā ir ļoti labi izstrādāts algoritms. Jo jūs veidosiet labāku video saturu, jo vairāk auditorija ar to iesaistīsies, jo vairāk
algoritms cels jūsu saturu uz augšu, un mēs sasniegsim vēl vairāk potenciālos klientus. Gribu ļoti īpaši uzsvērt to, ka TikTokā nav svarīgs sekotāju skaits. Vispār, principā, nav svarīgs sekotāju skaits nevienā platformā, bet TikTokā tas ir īpaši izteikts, tāpēc, ka cilvēki, izmantojot TikTok profilu, viņi skatās For You page, kur ir ieteiktais saturs. Viņa algoritms jau zina, kas konkrētajam lietotājam ir interesanti, tāpēc viņš sniedz tādu veidu saturu, un ļoti maza procentu daļa no auditorijas skatās vispār saturu, ko veido profili, kam viņi seko. Tā kā TikToks ir viens no straujāk augošajiem sociālajiem tīkliem, ja jūs uzņēmums sāk publicēt saturu TikTokā, jums ir iespēja sasniegt jaunu auditoriju, kur jūs nesasniegt, piemēram, Facebookā vai Instagramā. Runājot par TikTok profilu veidiem, es jau sāku atkārtoties, bet tieši tāpat kā pirms tam metatīklā, arī TikTokā ir 3 profilu veidi. Ja jūs jautājsiet, kāpēc es tik ļoti daudz runāju par profilu veidiem, tāpēc, ka savas karjeras laikā es esmu tik daudz saskārusies ar uzņēmumiem, kas nepareizi izvēlās profilu veidus, un pēc tam viņi publicē šo saturu, viņiem jau sāk veidoties kaut kāds sekotāju, jeb draugu skaits, un tad, kad mēs pasakām, hei, bet ar šo profilu mēs nevaram veidot reklāmas kampaņas, vai mums ir kaut kādi ierobežojumi, vai mēs nevaram apstīties statistikas, ir ļoti žēl zaudēt šo profilu. Tieši tāpēc, ja jums vēl jūsu uzņēmumam nav kāds sociālais tīkls, ir ļoti svarīgi izvēlēties atbilstošo profilu. Tātad par TikTok profiliem ir personīgais profils, ir pro konts un ir biznesa konts. Uzņēmumiem ir svarīgi izvēlēties biznesa kontu, tieši tāpat kā Facebookā un Instagramā personīgais konts ir domāts tikai jūsu personīgajai lietošanai, privātpersonām. Tātad mums nav statistikas, mums nav reklāmas iespējas, mums nav kontakta informācija. Šajā biznesa kontā mēs varam ievadīt, piemēram, jūsu uzņēmuma adresi vai jūsu darba laikus. Tad arī kontakta informācijas pogas mēs varam izveidot, piemēram, zvanīt vai sūtīt ziņu. To visu mēs varam izdarīt biznesa kontā, bet nevaram izdarīt personīgajā kontā. Un tad pāris TikTok organiskā satura ieteikumu un padomi no mani. Tātad satura stratēģijā mēs fokusējamies uz stāstu stāstīšanu, nevis tikai pārdošanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka uzņēmums izvēlās veidot biznesa kontu, sākot veidot saturu TikTokā. Runājot par satura idejām vai satura padomiem, es ieteiktu fokusēties tieši uz stāstu stāstīšanu, jeb storytellingu. Runājam ar auditoriju, stāstam viņiem par kaut kādiem procesiem, kā mēs izstrādājam konkrēto piemēram, produktu, vai kā norit konkrētais pakalpojums. Mēs viņu stāstam, iepazīstinām ar mūsu piedāvājumu, veidojam tātad to autentiskumu sajūtu. Arī ļoti svarīgi ir identificēt, kas tad ir mūsu mērķa auditorija. Vai mūsu mērķa auditorija ir B2B vai B2C, vai tās ir sievietes, vai tie ir vīrieši. Un tad tālāk jau mēs arī veidojam to saturu, kas ir atbilstoši mūsu mērķa auditorijai. Formāts un stils, tātad veidojam īsos video 15 līdz 60 sekundes. TikTokā ir iespēja veidot arī garāku saturu, bet pēc statistikas mēs redzam, ka principā pirmās 15 sekundes ir vissvarīgākās. Vai mēs uzķeram auditoriju ar hookiem vai kaut kādiem interesantiem intro, vai auditorija vispār noskatās mūsu video līdz beigām. Tāpēc ir svarīgi, ka jūsu uzņēmumam ir biznesa konts, ka tātad mēs tiekam pie visas statistikas, mēs redzam, cik daudz video ir noskatīts no sākuma līdz beigām. Mēs redzam, vai ir tikts pāri pirmajām 3 sekundēm. Ja nav, tad mēs varam tālāk jau nākamos saturus veidot, lai auditorija noskatās ilgāk šo video. Tāpēc ir ļoti svarīgi analizēt datus. Un tad arī tas ir par to nākamo punktu par publicēšanu. Mēs publicējam video, un tad mēs redzam, viņš strādā vai viņš nestrādā. Mēs izanalizējam visus datus un saprotam, piemēram,
Es ieliku postu ceturtdien, 3:00. Šis posts ir sasniedzis 3000 skatījumus, kas nozīmē, šis ir labs laiks, lai publicētu saturu. Tad mēģinam pieturēties pie tā. Tāpēc ļoti svarīgi tieši analītika un optimizācija, kad mēs pielāgojamies pēc visiem datiem. Runājot par datiem, tad tālāk nākamā platforma, par ko es gribu parunāt, ir LinkedIn. Es zinu, ka ļoti daudzi uzņēmumi domā, ka LinkedIn ir domāts tikai uzņēmumiem, kas strādā B2B sektorā. Un es šim nepiekrītu, jo LinkedIn platformā mēs varam meklēt darbiniekus, mēs varam meklēt sadarbības partnerus. Mēs varam vienkārši pastāstīt, hei, mums ir jauns, unikāls, foršs produkts. Vienkārši vajag pielāgot mūsu komunikācijas toni atbilstoši LinkedIn formātam un arī vizuālo identitāti atbilstoši LinkedIn formātām. Mans ieteikums, nelikt LinkedInā varbūt vienkārši selfijas un rakstīt, čau, es uztaisīju jaunas sveces. Tas īsti nestrādās LinkedInā, tāpēc es jau vairāk kārt esmu pieminējis, ka katrai platformai ir jāpielāgo saturs atbilstoši tai auditorijai, kas tur ir. Ar LinkedIn palīdzību mēs arī varam veidot zīmola atpazīstamību. Mēs varam nozares pārstāvis iepazīstināt ar sevi, kad, hei, mēs esam jauns, piemēram, IT uzņēmums, vai, hei, mēs esam jauns e-komercijas uzņēmums. Protams, komunikācija šeit varbūt nav gluži konkrēti ar klientu, bet iespējams, ja jums ir foršs, interesants pakalpojums vai prece, iespējams, arī LinkedInā jūs atradīsiet savu potenciālo klientu. LinkedIn platformā mēs arī varam veidot tātad darbinieku zīmolu, veidot un rādīt uzņēmuma kultūru, kā notiek mūsu uzņēmumā ikdiena, bildes no uzņēmuma, vai arī, ja pat tas ir vienkārši mazais mājas uzņēmums, mēs varam parādīt, hei, šis ir mans radošais stūrītis, šeit es veidoju produktus, vai šis ir mans salons vai kabinets, šeit notiek procedūras. Man galvenā doma par LinkedIn ir tāda, ka tas nav tikai B2B segmentam domāts sektoram, ka tas ir arī domāts B2C. Kā jau par visām platformām, arī LinkedIn piedāvā dažādus profila veidus. Tātad ir personīgais profils un ir uzņēmuma lapa. Un tieši tāpat kā visās iepriekšējās platformās, ir ļoti svarīgi veidot uzņēmuma lapu. Tātad mēs iegūstam visus tos benefitus, ko mēs nevarētu iegūt ar personīgo profilu. Uzņēmuma lapa nodrošina pilnu piekļuvi, statistikas, analītikas. Mēs publicējam saturu uzņēmumu vārdā, nevis pēkšņi LinkedInā no manis, no Annas Paurstinovskas, parādās posti par Haiza marketinga webināru. Tas nebūtu vienkārši korekti un pareizi. Jā, es varu repostot savas uzņēmuma lapas postus, lai sasniegtu kaut kādu plašāku auditoriju. Bet mēs strādājam tātad divos dažādos profilos. Viens ir personīgais un viens ir uzņēmuma. Tātad kādu saturu arī veidot LinkedIn platformā? Veidojam saturu tieši tāpat kā visur, kas veido iesaisti no auditorijas. Veidojam saturu, kur mēs, piemēram, uzdodam jautājumus, lai mums atbild cilvēku komentāros. Mēs varam veidot infografikas, tāpat kā pārējās platformās. Mēs veidojam tēlu, ka mēs esam eksperti, ka mēs zinām, par ko mēs runājam. Mēs pārzinām savu nozari. LinkedInā, protams, mēs publicējam visus uzņēmuma jaunumus, sasniegumus. Mums ir jauns darbinieks, mēs esam sasnieguši tur savu 100. pasūtījumu. Piemēram, to visu mēs varam likt LinkedInā kā organisko saturu, veidojot tieši to autentiskumu, veidojot uzticību ar savu auditoriju. Piemēram, mēs kā Haiza marketinga LinkedInā varam likt case studijus par konkrētu, piemēram, nozares klientu, kādu mārketinga
stratēģiju mēs viņam esam izvēlējušies, kādi ir rezultāti. Mēs, piemēram, publicējam arī infografikas, kas ir aktuāls mūsu nozares pārstāvjiem. Tad tas viss ir pielāgojams. Arī šeit es esmu piemēros parādījusi vienu no mūsu infografikām, un arī Madara Cosmetics. Viņi ir e-komercija, viņi pārdod produktus, bet šeit LinkedInā viņi dalās ar trenda postu par to, ka šobrīd ir 2016. gads, un viņi ir salikuši bildes no šī laika perioda. Un tad šim postam bija arī ļoti liela iesaiste no auditorijas, kas ir tas mērķis, ko mēs gribam panākt vispār ar mūsu organisko saturu pilnībā visās platformās, ka mums ir tā auditorijas iesaiste. Tātad mēs esam nonākuši jau pie apkopojuma. Tad pirmais un svarīgais punkts ir, pirmais iespējas ir tas, ko cilvēki redz ekrānā. Viņi tātad nezina jūsu backstory, jūsu veidošanās, uzņēmuma rašanās stāstu, bet viņi redz to, ko jūs publicējat digitālajā vidē. Klienti ir dažādos sociālajos tīklos, kas nozīmē, ka katrā sociālajā tīklā ir sava auditorija, un mums ir jāpielāgojas konkrētai auditorijai. Mēs arī izvēlamies, kurā sociālajā tīklā mēs esam atbilstoši auditorijai, ko mēs paši vēlamies sasniegt. Sociālajie tīkli rada sajūtas, ne tikai informāciju. Facebook ir bāzes platforma Latvijā, kas ir ļoti svarīgi, kas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem ir jābūt Facebook platformā. Sekotais skaits vairs nav galvenais. Galvenais ir auditorijas iesaiste un citi statistikas dati. Katrā platformā ir atbilstošākais satura veids un komunikācijas tonis. Tātad, ja mēs esam visās platformās, mēs izvēlamies, kādu saturu atbilstoši mēs publicējam un ar kādu toni mēs komunicējam ar savu auditoriju. Uzņēmumam ir jāizvērtē, kādu saturu spēs radīt ilgtermiņā, un jāizvēlas tie sociālajie tīkli, kas atbilst uzņēmuma komunikācijas stratēģijai. Kas nozīmē, ka ja mums nav laika un resursus, lai veidotu interesantu un kvalitatīvu saturu, piemēram, Instagramam, mēs neizvēlamies veidot Instagram biznesa lapu, jo vienkārši mēs viņu neaizpildīsim un viņi nenesīs nekādu ieguvumu jūsu uzņēmumam. Kvalitatīvs saturs ir svarīgāks par regularitāti. Tad publicējamies kaut vai reizi nedēļā, bet publicējamies kvalitatīvi un nepazūdam pēc tam atkal uz 6 mēnešiem, kas nedod nekādu iesaisti no auditorijas un nekādu pievienoto vērtību. Un runājot par sociālajiem tīkliem, šeit ir QR kodi mūsu Facebook, Instagram un TikTok profiliem. Mēs ļoti novērtēsim, ja piesakosiet mums, paskatīsieties, kādu saturu arī mēs veidojam savos sociālajos tīklos, un varat pasmalties varbūt kādas idejas, kā pielāgot saturu konkrētajai sociālo tīklu platformai. Paldies, ka noskatījāties šo webināru. Es ceru, ka bija noderīgi un tiksimies jau nākamajā webinārā. Paldies!